Arvien vairāk saimnieki saka, ka nevar audzēt rapsi vairs, jo saskarās ar sakņu augoņiem. Mums šeit ir viens risinājums. Tā ir jaunā šķirne Cruzadors, kas ir izturīga pret šiem sakņu augoņiem. Un labums ir tas, ka šī šķirne ir izturīga nevis pret vienu tikai patogēnu, bet pret 2 patogēniem. Jo īsti mums Latvijā vēl nav pētījumi, kuri tad patogēni atrodas mūsu augsnē. Cruzadors ir šķirne, kuru jūs varat sēt optimālos un vēlos sējas termiņos. Viņa paspējas attīstīties līdz ziemošanas sākumam. Lai pārliecinātos, ka Cruzadors spēj izturēt arī mūsu skarbās ziemas, mēs veicām eksperimentu. Tātad šeit ir, kur viņš pārziemoja ar sniega segu. Un šeit mēs redzam, kā izskatās augi, tur, kur bija attīrīts no sniega segas. Un tāds viņš būtu pārziemojis, ja mūs pārsteigtu kailsals. Un te var redzēt, ka augu skaits ir mazāks, bet toties atkal viņam ir vieta bijusi, kur veidot sānu zarus un zaroties. Nu šeit jau var skaisti redzēt, ka ziedēšana iet uz otru pusi un ir ļoti skaisti aizmetušies daudz pāksteņu, kuros tagad tad atliek attīstīties un noformēties sēklām. Un Cruzadors ir arī no tām šķirnēm, kurām ir uzlabota noturība pret pāksteņu atvēršanos, lai sēkliņas nonāktu kombainā, nevis paliktu uz lauka. Tātad stiprs atbalsts cīņā ar sakņu augoņiem.